Orientēšanās dabā ir spēja noteikt savu atrašanās vietu un virzienu atvērtā vidē, izmantojot dažādus rīkus un zīmes. Šis prasmju kopums ļauj cilvēkam droši pārvietoties un sasniegt vēlamo galamērķi. Lai gan mūsu tehnoloģiju laikmetā mums ir pieejams viedierīces ar GPS un citiem navigācijas rīkiem, dabas zināšanu apgūšana un spēja orientēties bez tehnoloģijas palīdzības paaugstina pašapziņu, ļauj izjust saikni ar dabu un nodrošina drošību situācijās, kad tehnoloģija var ciest neveiksmi vai nebūt pieejama. Turklāt, dabas zināšanu apgūšana veicina āra aktivitāšu baudīšanu un ļauj labāk izjust un novērtēt apkārtējo vidi, neatkarīgi no tehnoloģiju klātbūtnes. Pirmais, kas jāzina, kad runājam par orientēšanos dabā, ir debespuses, jeb ziemeļi, dienvidi, austrumi un rietumi. Saule ir viens no vispār zināmākajiem un pieejamākajiem dabiskajiem orientēšanās rādītājiem. Saule austa austrumos, pa dienu atrodas dienvidos un vakarā riet rietumos. Atceries, saule nekad neatrodas ziemeļos. Daba piedāvā arī citus orientēšanās rādītājus. Piemēram, koku vainagi un miza. Ziemeļu pusē kokiem vainagi ir blīvāki un miza parasti ir tumšāka un raupjāka. Vēl, uz kokiem ziemeļu pusē aug sūnas un ķērpji, savukārt dienvidu pusē no kokiem, celmiem un krūmiem parasti tiek celti skudru pūžņi. Neapšaubāms civilizācijas sasniegums ir kompass un karte. Kartes augšdaļa vienmēr norāda uz ziemeļiem, tādējādi, ja jūs zināt kartes orientāciju, jūs varat viegli orientēties dabā ar kompasu. Lai pareizi lietotu kompasu, jāņem vērā tā bulta, kas vienmēr rāda uz ziemeļiem. Ir svarīgi kompasu turēt tālāk no metāla priekšmetiem un horizontālā stāvoklī, lai bultiņi precīzi rādītu virzienu. Noslēgumā varam secināt, orientēšanās dabā ir prasme, kas ļauj cilvēkam izmantot dažādus rīkus un dabas zīmes un justies droši pārvietojoties nepazīstamā apkārtnē.